šī profesija ir aktuāla, es domāju, visiem, kas kaut kā vēlas savu ikdienu saistīt ar nekustamajiem īpašumiem, jo jebkurš cilvēks, kas vēlas kaut kā uzlabot savu vai dzīves vietu, vai arī uzņēmumu, ir saistīts ar tieši šo te profesiju. Kāpēc? Jo pirmais, dzīvoklim vajadzīgs kaut kāds dizains. Mājai, komerctelpām, visur vajadzīgs dizains. Un dizaineris ir tas, kurš var ieteikt savu viedokli vai arī novadīt visu to procesu no A līdz Z. Tad šī profesija arī ir aktuāla, jo ļoti daudzi cilvēki vēlas dzīvot labi iekārtotos dzīvokļos, tieši palielināt savu labklājības līmeni. Tad svarīgi, ka arī šie īpašumi tiktu pienācīgi pārvaldīti, lai viņi būtu arī uzturēti kārtībā, kopti un tā tālāk. Un tad tie vecie, kas ir tagad mums kā mājas vecākais, kas privāti pārvalda tos mājas, viņi nespēja kvalitīvi sniegt šo pakalpojumu. Tādēļ kvalitīvi izglītots nama pārziņas noteikti iegūs pieprasījums būs pēc viņa pakalpojumiem arī nozarē. Tad es topošajam speciālistam novēlu, ja jūs kaut ko uzsākat, darīt to līdz galam, un izveidot maksimāli daudz darbību, jo grūti teikt kaut ko par rezultātu, kamēr jūs neesat to pamēģinājuši, un pietrūks ar kaut kādu, nezinu, tur 1 stundu, 1 dienu, 1 nedēļu, tā kā vajag maksimāli daudz veikt darbību, ieguldīt laika, lai saprastu, vai tas ir priekš jums vai nav priekš jums, tā kā nebaidieties pamēģināt, kad es pamēģināšu ejiet līdz beigām un sasniegt savus mērķus.